Labdien, cienījamie skatītāji! Sveicu jūs visus šajā brīvdienas darba dienā, lai arī kur jūs būtu, vai nu darbā, vai mājās, vai ceļā uz brīvības pieminekli. Sveicu mūs visus ar šo vēsturisko hokeistu uzvaru, kas mums ir atnesuši šo nosacīto brīvdienu, bet kā jau arī no rīta TV3 900 sekundēs tika reklamēts, un mēs arī piegādāsim jums šodien turpmākajā stundā sarunu par atbalstu apkures iekārtu nomaiņai. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un ar prieku būšu kopā šodien ar sarunas partneriem Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācijas Mana māja, Mana vide diskusiju cikla ietvaros, kas tiek realizētas ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Jā, šis ir diskusiju cikls, un diskusiju ciklā ir aizvadītas jau veselas 2 diskusijas, neliels atskats uz tām, jo tās patiešām bija informatīvi bagātas sarunas. Pirmajā diskusijā runājām par apkures iekārtām kā tādām un par gaisa piesārņojumu, kuras galvenie aicinājumi bija piesārņojuma mazināšanai mainīt novecojušās apkures iekārtas, siltināt ēkas tai skaitā, izmantot kvalitatīvu kurināmo un arī mācīt jauno paudzi par pareizu kurināšanas praksi. Otrajā sarunā savukārt vairāk eksperti pievērsās iekārtu efektīvai lietošanai un kurināmā izvēlē, kur savukārt pāris no secinājumiem bija un rosināja pareizi izmantot savus apkures iekārtas, kurināt tai skaitā pareizi un mainīt novecojušās iekārtas, jo tas rada, jo vecās iekārtas, kas nav labi apkoptas un ir pārāk ilgi izmantotas, var radīt vairāk zaudējumus un liekus tēriņus. Un abu šos diskusiju ierakstus un citu vērtīgu informāciju jūs varat atrast Mana vide Facebook lapā, kurā visticamāk šobrīd arī raugāties šo diskusiju. Virkne vērtīgiem padomiem un sīkāk informāciju noteikti atradīsiet tur, bet līdz ar to nākamais loģiskais jautājums, esam mēģinājuši saprast, kāpēc un ko un kā labāk darīt, tad nākamais jautājums, kāda tad ir mana tā rīcības spēja, tās manas, tā skaitā arī finansiālās iespējas apkures iekārtu nomainīt, un par to arī sīkāk šodien runāsim, kā iedzīvotāji var saņemt Eiropas Savienības fondu finansējumu no investīciju programmas apkures iekārtu nomaiņai, kā var, kurš var, cik daudz, uz kuriem gadījumiem tas attiecās, uz kuriem neatiecās. Par to visu šodien mēs runāsim kopā ar mūsu šodienas sarunas viesiem. Un sveicu mūsu lokā un paldies, ka izbrīvējāties šajā brīvdienā būt šeit kopā ar mums. Pirmkārt, Rīgas Tehniskās universitātes energotehnikas un vides zinātņu fakultātes, vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta asociētais profesors un vadošais pētnieks Edgars Vīgants. Edgar, sveicināt atpakaļ šajā diskusiju ciklā. Labdien, patīkam būt atpakaļ. Droši turam mikrofonu tuvāk. Kā nākamo piesaku vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas investīciju politikas departamenta vides investīciju nodaļas vadītāju Danu Prižavoiti. Dana. Labrīt visiem. Labrīt. Centrālās finanšu un līguma aģentūras projekta atlases departamenta vides un digitalizācijas projekta atlases nodaļas vadītāja Madara Austriņa arī ir kopā ar mums. Labrīt. Latvijas karoga krāsās. Ļoti simboliski. Kāds ir kādi šodien? Mēģināsim noslēgt tā, lai mēs visi pēc tam varam paspēt arī aizdoties uz brīvības pieminekli. Un visbeidzot, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece Irēna Emīlija Švilpe. Labrīt, prieks būt šeit. Prieks, ka esi kopā ar mums arī šeit, un skatītāji, mēs savukārt priecāsimies dzirdēt no jums, dzirdēt jūsu komentārus un dzirdēt jūsu jautājumus šīs tiešraides komentāru sadaļā apakšā. Droši rakstiet jau visas diskusijas laikā, ja kāds jautājums jums ienāk prātā, jo atsevišķos brīžos es atvēršu telefonā šo komentāru sadaļu, apskatīšos, kas mums ir ienācis, un cerams, ka atbildes spēsim jums sniegt. Es zinu, ka pirmajā un otrajā diskusijā par šo jau tika runāts, bet tomēr sākot ar to pašu sākumu, varbūt kāds tomēr ir palaidis garām un varbūt kāds satraukums šobrīd rosās par to, kāpēc. Kāpēc ir svarīgi domāt par savus apkures iekārtas nomaiņu un to labo kurināšanas praksi. Tāds atvērtais jautājums, gan jau katram ir kāds viedoklis par šo. Droši, kurš šajā rītā jūtās drosmīgs, varam sākt. Edgar, varbūt tad jau reiz pirmajā diskusijā arī bija kopā ar mums. Sākam. Labi. Apkure ir ļoti svarīga katrai ģimenei, katrai mājsaimniecībai, jo par apkuri mēs tērējam visvairāk energoresursu. Un ja agrāk, iepriekšējā reizē mēs vairāk runājām par izmešiem,
par ietekmi uz mūsu bērnu, mazbērnu, kaimiņu veselību, tad tagad pie tik augstām energoresursu cenām ļoti svarīgi ir arī energoefektivitātes jautājumi, lai mēs varētu iespējami mazāk maksāt par apkuri un saņemt iespējami lielāku komfortu. Un, protams, mūsdienās būtu arvien vairāk jādomā par bezemisiju tehnoloģijām, kā nodrošināt šo komfortu, varbūt ar ļoti maziem vai pavisam bez izmešiem. Ko nozīmē bez emisiju un bez izmešiem? Tā pavisam vienkāršā sarunu valodā runājot. Tās ir tehnoloģijas, kas, teiksim, ko mums dod saules enerģija, apkurei vējš varbūt mazāk tiek izmantots, bet pašlaik ļoti strauji attīstās siltumsūkņu tehnoloģijas, un tās ir tehnoloģijas, ar kurām tiešām būtu varbūt ne uzreiz jāaizvieto, bet vismaz jāpapildina esošās apkuras sistēmas mūsu ģimenes vajadzībām. Es gribētu vēl papildināt, arī papildus šim cenu stimulam. Manuprāt, domāt par ilgtspējīgiem apkures risinājumiem ir arī mūsu drošības jautājums. Mēs redzējām, ka ģeopolitiskā arī situācija parādīja to, ka arī kaut kādā veidā šī atkarība no enerģijas importa mūs padara arī ļoti teiksim tā, nefleksiblus situācijās, kad sākas šīs cenu svārstības, tad arī nomaiņu uz ilgtspējīgu risinājumu varētu dot arī iespēju būt pašam kontrolē par to, cik tad ir lieli mūsu ikdienas rēķini. Dana, tajā visā stāstā noteikti arī kaut kur parādās vide bez iespējas ietaupīt, bez iespējas būt neatkarīgiem. Kur tā vides ietekme parādās šajā stāstā? Šis, es teiktu, arī ir viens no tādiem programmas mērķiem, ne tikai nomainīt, bet arī kaut kā daļēji arī ar visu šīs kampaņas palīdzību palīdzēt izglītot cilvēkus par tiem vides aspektiem, kurus varbūt lielākā daļa, kad ir jānovērtē ģeopolitiskā situācija un arī cik maksā energoresursi, varbūt tas tiek aizmirsts, bet vides aspekts ir ļoti būtisks, jo gaisa piesārņojums rada ne tikai ietekmi uz cilvēku veselību. Pasaules veselības organizācijai ir vairāki pētījumi un arī novērojumi par to, kā tiek ietekmētas dažādas sirds un asinsvadu slimības, ir ietekme uz elpceļu slimībām dažādām, bet papildus tam tas rada ietekmi arī tiešām uz mūsu apkārtējo dzīvesvidi. Tā skaitā gan uz dažādām dzīvajām ekosistēmām, kas ir, tā kā var teikt, ārpus mūsu mājas, un dažādas daļiņas nosēžās un rada ietekmi un samazina to kvalitāti. Papildus tas rada, protams, arī ietekmi uz mūsu materiālo vidi. Gaisa piesārņojums, īpaši ar putekļu daļiņām, tiešām rada arī korozijas efektu, tā skaitā, piemēram, pilsētā uz ēkām. Un tas ir varbūt tas, par ko tā primāri mēs varbūt neaizdomājamies, bet tas ir arī ļoti svarīgi, un tas noteikti arī beigā rezultējas izmaksās un diezgan lielā ekonomiskajā ietekmē. Un man šķiet, ka šis ir viens no tiem fascinējošiem aspektiem šajā kopējā stāstā par šīm daļiņām, kas arī nosēžās, jo iespējams šo dzirdot cilvēki domā, labi, ja man blakus nav liels dūmenis un man apkārt viss nav melns, tad viss ir kārtībā, bet kā arī gatavoties šai diskusijai un arī pirmajā diskusijā, kad runājām par to piesārņojumu vidē, mēs runājām par tām super smalkajām mazajām daļiņām, kuras mēs neredzam, ne īsti tieši jūtam, vai ne? Jā, mēs viņus praktiski neredzam un arī uzreiz tā nesajūtam, bet kaut kādos brīžos tas rada ietekmi. Un mums laikam arī, es teiktu tā, Covid laika pieredze tā kā rāda, ka varbūt ne viss tas, ko mēs ar acīm saredzam, mūs kaut kādā veidā neietekmē. Šis varētu būt tādās līdzībās analogs gadījums varbūt, ko tā uzreiz nevar saprast, bet veselību tas noteikti ietekmē. Tad vienā brīdī mēs jūtam, ka kaut kas nav labi un nesaprotam, kā es tagad dzīvoju veselīgi, bet varbūt, ka apkurs iekārta ir tā, kas ir traucējusi. Kuriem šobrīd vajadzētu satraukties, kurus mēs, ieskatoties kamerā, šobrīd visvairāk gribam uzrunāt, ir kādi konkrēti kurināmā veidi vai ir konkrētas vietas, pilsētas, lauku reģioni, noskaidrojam šo precīzi. Varbūt Edgars vairāk par tehnisko pusi, kolēģis vairāk varbūt par jau no programmas puses. Kas ir tie, kurus mēs uzrunājam?
Nu, acīm redzot, vislielākās problēmas ir urbānās vietās, kur ir augsta koncentrācija iedzīvotāju. Un pilsētās ir rajoni, varbūt ne visā pilsētā vienmērīgi, kur ir mazāk pieejama centralizētā siltuma apgāde. Tur šie daudzie mazie skurstenīši rada tiešām lielas varbūt problēmas. Tā ir malka, tās ir briketes, tie ir granulu katli. Jā, šīs programmas atbalsta fokus ir uz biomasu, primāri tātad uz malku, tā skaitā, bet, protams, arī uz citiem biomasas veidiem, kas tiek izmantoti apkurē pilsētvidē. Fokus šobrīd ir uz visām Latvijas pilsētām, tātad visi Latvijas pilsētu iedzīvotāji var pieteikties uz atbalstu apkuras iekārtu nomaiņai. Bet īpaša prioritāte un par ko tad, kuri īpaši tiek uzrunāti un arī varēs saņemt par to papildus novērtējumu projektu konkursā ir Rīgas, Liepājas un Rēzeknes iedzīvotāji, kuri jau diezgan ilgstoši veicot valsts vides monitoringu tiek fiksēti lielāki gaisa piesārņojuma pārsniegumi attiecībā pret Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, un Rīgas pilsētā ir arī vairāki gaisa piesārņojošo vielu pārsniegumi attiecībā pret Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, un līdz ar to tāpēc mēs šīs 3 pilsētas esam tā nedaudz vairāk izcēluši, bet kopumā atbalsts ir pieejams visiem pilsētu iedzīvotājiem. Runājot vēl par atbalstu apkuras veidiem, tātad, primārais, kā jau es teicu, ir atbalsts tur, kur apkurē izmanto biomasu, taču ir iespējams pieteikties arī tiem iedzīvotājiem, kur mazajās daudzdzīvokļu mājās tiek izmantots arī akmeņoglis un kūdra kā kurināmais, kas arī tātad rada šos. Es arī gribētu papildināt, ka no Eiropas komisijas puses arī svarīgi, ka šī programma dod iespēju un varbūt palīdz šo zaļo pāreju arī īstenot mazāk aizsargātām sabiedrības grupām, arī respektīvi, ka mēs nekoncentrējamies tik daudz varbūt uz to, ka tas atbalsts tiek piešķirts tādām maisaimniecībām, kas varbūt jau tagad augsto enerģijas cenu ietekmē, domā par šādiem risinājumiem, bet arī palīdz mazināt šo enerģētisko nabadzību un koncentrējās uz tādām maisaimniecībām, kas pašas nevarētu atļauties bez šī atbalsta pārēju. Gatavoties šai diskusijai un arī pārlasot Mana vide Facebook lapā, tā skaitā arī cilvēku komentārus, ko par šo visu domā, man šķiet, ka bija viens tāds sašutuma pilns izsauciens, kā? Vai tad ar malku vairs nedrīkstēs kurināt? Ko mēs atbildētu šim kungam, kas šādi iekomentē? Vai visa malka ir slikta malka? Jo man šķiet, ka no tās pirmās diskusijas, Edgar, mēs secinājām, ka ir vienkārši lietas, kuras nevajag dedzināt, kuras mums šķiet tik vienkārši iemest tajā krāsnī. Es domāju, ka nav plānos aizliegts izmantot malku, bet mums jāsaprot, ka mēs esam visu laiku kaut kādā pārējais procesā, tehnoloģijas attīstās, dzīve iet uz priekšu, un biomasas un malkas izmantošana jau tagad patiesībā kļūst diezgan ekskluzīvs pasākums. Ja mums nav savs mežs kaut kur tuvu mājsaimniecībai, tad malka jau kļūst dārga un nākotnē viņa būs arvien dārgāka. Un tas būs nekurš katrs varēs atļauties kamīnā iemest skaisti sausas sprakšķošas malkas pagalas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs jau tagad šeit runājam par nākotni, un tā nākotne jāveido šodien. Un tas prasīs daudzus gadus šie pārējais procesi, un tāpēc tas viss šīs programmas ir vērstas uz nākotni, un nevajadzētu tagad baidīties, ka mēs nevarēsim jau rītdien izmantot vairs malku, bet jaunās tehnoloģijas būs ne tikai tīrākas, bet arī ļaus baudīt labāku komfortu. Un tas ir, manuprāt, tas galvenais, kāpēc arī klausītājiem ir šī interese par šīm lietām uzzināt vairāk.
Mums ir tāds latviešiem skaists teiciens, kopais maksā divreiz, kas bieži pierādās arī praksē. Līdz ar to, ja mūsu kāds jau šobrīd ir saklausījis un domā, labi, uz ko tad nomainīt? Kas ir tas vēlamais apkuras vai siltuma ieguves veids, uz kuru vajadzētu rosināt klausītājus, kas arī, tā skaitā, ilgtermiņā palīdzēs ietaupīt un nebūs jāmaina pēc tik ilga laika, pēc tik īsa laika. Ir kaut kas tāds no tāda tehnoloģiskā viedokļa, kas ir tā kā, pārēm labāks nekā citi risinājumi. Es jau minēju, es domāju, pirmkārtām to kopumā varētu saukt par bezemisiju tehnoloģijām un tad skatīties atsevišķi, teiksim, saule ir, var teikt, tehnoloģija, kas neprasa energoresursus, siltumsūkņi ir tāds pārējais tehnoloģija, kas tomēr prasa izmantot zināmā apjomā elektroenerģiju, bet jebkurā gadījumā tas ir efektīvāk. Un elektroenerģiju īpaši nākotnē mēs iegūsim ar vien vidē draudzīgākā veidā. Un es, godīgi sakot, neesmu ļoti labi informēts par tiem plāniem, kas, teiksim, tiek plānots atbalstīt, bet es varu teikt, ka es arī savā ģimenes mājā, jau laikam pirms 12 gadiem izmantoju vienu atbalsta programmu un ierīkoju saules kolektorus uz jumta un joprojām vasarā vairs neizmantoju katlu nemaz praktiski. Es papildināšu šai programmai, tas tiešām fokus un akcents ir pilsētvide, tāpēc no mūsu puses tas šobrīd labākais risinājums arī, lai īpaši mazinātu gaisa piesārņojumu pilsētvidē, tur, kur šobrīd tiešām dedzina ar manis jau iepriekš nosauktajiem energoresursiem biomas, ogles vai kūdra, būtu tieši pieslēgumi centralizētai siltumapgādes sistēmai, kas tā kā tomēr ilgtermiņā ir gan tāds efektīvākais, varbūt un arī ekonomiski pamatotākais risinājums tieši pilsētās un īpaši tur, kur ir blīvs apdzīvojums. Tas ir tas, ko mēs primāri vēlētos veicināt, un otrs, protams, ir šīs bezemisiju tehnoloģijas, ko jau Edgars arī minēja. Tie ir siltumsūkņi, dažādi, un trešais, tas tā kā būtu arī, protams, apkuras iekārtas, kuras ir atbilstošas visām ekodizaina prasībām un tiek veiktas ar biomasas iekārtām, kas ir piemērots granulu kurināmajam, kuras tad līdz ar to šis piesārņojums, kas izplatās apkārtējā vidē, ir salīdzinoši mazs un atbilstošs, var teikt, visiem standartiem noteiktajiem, un tas varbūt arī nerada tādu lielu piesārņojumu. Tas arī ir varbūt nedaudz atpakaļ uz iepriekšējo jautājumu par to, vai tad malka ir slikta un vai mēs to neatbalstam. Mūsu tas mērķis ir tiešām nomainīt vecas un neefektīvas iekārtas, kuras tad rada šo piesārņojumu no apkuras un malkas, bet ne pilnībā izslēgt iespēju kurināt iedzīvotājiem malku, un tas arī nav plānots. Kā un kāpēc mēs esam nonākuši līdz tam, ka ir nepieciešamas papildus investīcijas, kuras arī no Eiropas Savienības nāk? Cilvēki kūtri maina, ļoti dārgi izmaksā, gan jau, ka tur kaut kāda kombinācija, vai ne? Kas ir tie iemesli, kāpēc ir šī programma vispār kopumā izveidota? Es varbūt varu sākt ar tādu lielāku Eiropas perspektīvu. Kopumā mājokļi visā Eiropas Savienībā patērē aptuveni 40% no enerģijas kopējā gala patēriņa. Tāpat arī mēs ar savām dzīvojamām ēkām radam diezgan daudz emisijas, ap 36%. Un, protams, jau ir bieži dzirdēts Eiropas zaļais kurs, un tā atgādinot, lielais virsmērķis līdz 2050. gadam ir panākt klimata neutralitāti, tātad pārēju uz zaļo ekonomiku, un līdz 2030. gadam mums ir starpmērķis, lai samazinātu emisijas par 55%. Un šī zaļā kursa ietvaros Eiropas komisija aktīvi arī domā par priekšlikumiem. Viņi ir dažādās nozarēs un, protams, arī saistībā ar mūsu mājokļiem un energoefektivitāti. Un,
Es domāju, daudz jau arī ir dzirdējuši paketi par gataviem mērķrādītājiem 55, tātad šim starp posmam līdz 2030. gadam, jeb Fit for 55 pakete. Un tā diezgan daudz runā par šiem energoefektivitātes risinājumiem, jo tas īstenībā ir viens no tādiem pasākumiem, ko mēs varam salīdzinoši ātri un viegli īstenot. Un tās ir tādas, teiksim, ātrās emisijas, ko mēs varam izņemt ārā no mūsu aprits. Un tur, kas jau ir tā kā padomē apstiprināts, energoefektivitātes rādītājs, kas ir jāsasniedz līdz 30. gadam, ir 9% salīdzinājumā ar to, kas bija 2020. gadā. Tātad kopumā šis gala enerģijas ietaupījumam ir jāsasniedz 36%. Un pagājušajā gadā, ņemot vērā arī Krievijas agresiju, kas tika uzsākta Ukrainā, Eiropas komisija reaģēja uz šo situāciju, ņemot vērā arī enerģijas cenu svārstības tirgos, tad arī pārskatīja šos mērķus un izvirzīja augstākus. Energoefektivitātes rādītājs tika paaugstināts no 9% uz 13%, un Latvijai arī līdz šīs vasaras vidum ir jāpārskata savs nacionālais enerģētikas un klimata plāns, jāiestrādā šie jaunie mērķi, jāpārskata rīcības, kas tiks veiktas. Un attiecībā tieši pret apkuri un dzesēšanas, piemēram, iekārtām, tad pastāv arī tāds lielāks virsmērķis attiecībā uz dzīvojamām ēkām. Līdz 2030. gadam visas jaunās ēkas, kas tiek būvētas, ir nulles emisijas, tātad ir pašpietiekamas enerģijā, un līdz 2050. gadam visām ēkām ir jābūt tātad gan vecajām ēkām, gan jaunajām ēkām. Un līdz ar to, protams, šāda atbalsta programma ir nepieciešama, lai palīdzētu veicināt šo te pāreju un lai mēs kopīgi varam sasniegt mērķus, kas ir izvirzīti līdz 50. gadam. Dana, varbūt papildināt. Jā, es pilnīgi piekrītu Irēnai no Eiropas komisijas. Šī atbalsta programma veicinās arī klimata mērķu sasniegšanu un tie kļūst aizvien ambiciozāki un Latvija kopumā tos visus arī atbalsta, bet vēl papildinot to, neizslēdzot nevienu, protams, klimata mērķi, tas programmas, var teikt, sākums bija jau, varētu teikt, pat 2019. gadā, kad Eiropas ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija publicēja vides pārskatu par to, kad īpaši uzsvēra Latvijas gaisa piesārņojumu problemātiku, īpaši pilsētu vidē ar smalkajām daļiņām. Tad mums tālāk 20. gadā tika apstiprināts arī gaisa piesārņojuma rīcības samazināšanas plāns, kurš arī uzsvēra vairākus mērķus un līdz ar to izvirzīja arī vairākas rīcību politikas un pasākums, kas tātad būtu jāsasniedz, lai samazinātu gaisa piesārņojumu. Un arī īpašs akcents tika pievērsts, protams, Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā un Nacionālajā attīstības plānā šiem jautājumiem, var teikt, pirmo reizi tā ļoti nopietni, un līdz ar to mēs arī paredzējām tam Eiropas Savienības fondu atbalsta programmu, īpaši mērķētu arī uz iedzīvotājiem, saprotot visu apkures komplekso problemātiku, un daļai mēs vēlējāmies arī ar to, var teikt, iedzīvotājiem radīt tādu kā piesaisti vai mēģināt veicināt sapratni par Eiropas Savienības zaļo kursu un par to, lai ka tā Eiropas Savienības investīcijas tiek arī līdz viņiem un dot tādu kā pozitīvu efektu, var teikt, sabiedrībai kopumā un mēģināt to popularizēt. Tas bija tas mērķis. Jā, cienījamie skatītāji, droši sūtiet savus jautājumus. Mēs būsim šajā sarunā tikuši cauri tam mērķi, tai sadaļai. Esam, cerams, sapratuši, kāpēc tas ir jādara, ar kādu mērķi, ko konkrēti varētu darīt lietas labā, bet tad pieskaramies tiem praktiskiem jautājumiem vairāk. Un Madara droši arī Centrālā finanšu līguma aģentūra ir tā, kura saprot, ka kontrolē to procesu un ir tā, kur arī piešķir finansējumu. Līdz ar to ar kolēģiem kopīgi apskatīsim vairāk tos konkrētos programmas jautājumus, jo es ticu, ka skatītāji tieši ieslēdz šo tiešraidi, lai dzirdētu tos praktiskās atbildes. Tad pirmais jautājums, kas laikam jau kaut kur izskanēja starp iepriekšējām atbildēm, bet kas var pieteikties un kas var saņemt atbalstu šajā programmā? Tā skaidri un gaiši.
Jā, tātad, kā Dana jau minēja, pilsētu iedzīvotāji un attiecībā uz ēkām, kādās var saņemt atbalstu, tad tas klāsts ir gana plašs. Tās var būt gan privātmājas, rindu, dviņu mājas un nelielās daudzdzīvokļu mājas, bet tātad būtiskais aspekts ir, ka apkura līdz šim ir nodrošināta ar koksnes biomasas kurināmo, nu tātad malka, šķelda, granulas, briketes. Un, jā, kā Dan minēja, šis izņēmums attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām, ka tur varētu būt arī akmeņoglis un kūdra. Vēl ko ir būtiski ņemt vērā, ka liederīgai platībai mājā, kur plānot šīs investīcijas veikt, jābūt vismaz 50 kvadrātmetriem. Un ēkai jābūt pastāvīgi eksploatētai. Tātad kopumā jābūt eksploatācijā vismaz 7 gadus un pastāvīgi eksploatētai 3 gadus. Nu, tātad tiešām ēka ir apdzīvota, tā ir kurināta un tātad attiecīgi arī tiks sasniegts šis praktiskais labums, nomainot apkurs iekārtu. Vēl viens būtisks aspekts, bet, manuprāt, neizpildāms ir, ka tātad ēkas energoefektivitātes klase nedrīkst būt zemāka par E klasi, bet nu, tā jau ir viena no... Tas nozīmē praktiski E klase? Skaitļos es nemācēšu tagad nosaukt, bet to es arī, jūs noteikti varat atbalsta pretendenti paskatīties mūsu mājaslapā cfla.gov.lv, un tur ir tāds aprēķina Excelis, kur ievadot platību un ievadot patēriņu, kāds līdz šim ir bijis, tad arī var šī energoefektivitātes klasi arī var iegūt. Tā kā tas kā kalkulators, kur jā, pašam jārēķina un jāburās caur nosacījumiem nebūs. Tā kā droši to izmantojiet, bet tātad tiešām tā jau ir viena no zemākajām energoefektivitātes klasēm, līdz ar to neizpildāms nosacījums visticamāk lielākajai daļai tas nav. Un tas arī ir noteikts ar mērķi, lai tiešām ēkās, kur ir šī ļoti zemā energoefektivitāte, primāri tomēr veiktu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums, lai neuzstādītu pārāk jaudīgas iekārtas un vēlāk tad tomēr jau rodas šis te jaudu pārpalikums. Tā arī var būt, ka izvēlās kaut ko pārāk jaudīgu. Jā, tieši tā var būt, un, protams, tas gan finanšu ziņā ir neizdevīgi, jo tas maksās vairāk, bet arī tādā ilgtermiņā domājot, nu, nebūs liederīgas izmantošanas šeit iekārtai, ja tā būs pārāk jaudīga. Tā. Es ceru, ka lauku iedzīvotāji neatslēdzās pēc tās atbildes, ka tikai pilsētu iedzīvotājiem ir vispār kopumā varbūt ārpus šīs programmas arī kaut kādas atbalsta iespējas vai varbūt nākotnē vismaz izskatiet iespējas arī cilvēkiem ārpus pilsētas saņemt kaut kādu veidu atbalstu. Es saprotu, ka šī programma konkrēti uz pilsētas iedzīvotājiem, bet varbūt, ka pārējie šobrīd domā, ko man darīt? Atbildēšu šo jautājumu, pēc tam papildināšu nedaudz Madaras vēl iepriekš stāstīju to. Šobrīd, jā, šī programma tieši uz pilsētvidi mērķēta, bet jau tad, kad sākās arī Krievijas agresija Ukrainā, vides investīciju fonds uzsāka, šobrīd viņš ir klimata un enerģētikas ministrijas atbildībā, uzsāka emisiju kvotu izsolīšanas programmu arī par atbalstu iedzīvotājiem, kura programma bija mērķēta vairāk tieši uz fosilo enerģētikas resursu nomaiņu, un programma turpinās, un programmā tiek arī veiktas izmaiņas ik pa laikam, tā kā noteikti var sekot informācijai vides investīciju fonda mājaslapā, kur iedzīvotājiem vēl ir pieejams atbalsts, un papildus arī, var teikt, šajā Eiropas Savienības fonda periodā tiks turpināts arī ekonomikas ministrijas programmas par privātu māju energoefektivitāti un arī uz daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti, un tur iedzīvotāji varēs saņemt tā kā arī atbalstu. Tā kā par precīziem nosacījumiem jāseko līdzi. Mēs esam arī savās mājaslapās un arī Centrālās finanšu līguma aģentūras mājaslapā ir izvietots iedzīvotājiem tādas salīdzināmas tabulas, lai visā šajā programmu jūklī neapjuktu un varētu saprast, kam tad labāk kvalificējas, bet noteikti par nākotnes programmām vēl domāsim. Bet es vēl gribēju Madaras stāstīt to papildināt ar tādiem varbūt vienkāršiem piemēriem par to, kas tad kvalificējas atbalstam. Tātad tas ir, var teikt, ikviena fiziska persona, kura tad ir mājokļa īpašnieks, bet tā var būt arī kāda biedrība vai nodibinājums, piemēram, kur ir dzīvokļa īpašnieki, vai arī tie var būt vairāki īpašnieki, tā skaitā
pilnvarotā persona, un tas, piemēram, arī dzīvojamās mājas pārvaldnieks. Tā kā visi šie noteikti kvalificējas tā kā atbalstam. Un tad izceļot konkrēti, tad gan dzīvokļēkas, gan arī privāta mājas? Jā, atbalsts ir paredzēts privātu mājām, tātad, vai arī, var teikt, mazajām daudzdzīvokļu mājām. Mēs esam aptuveni vidēji rēķinājuši, kad siltumenerģijas jauda līdz 50 kW, tās ir tādas 8 līdz 12 dzīvokļu mājas, kuras tātad var pretendēt uz šo atbalstu. Var teikt, šis limits arī ir noteikts tāpēc, lai mēs tā kaut kādā kombinētos arī ar citiem atbalsta instrumentiem un, var teikt, sadalīt to atbalstu tā kā mērķēti. Es zinu, ka varbūt nākamais jautājums ļoti specifisks, bet ja mēs mainam uz jaunu apkurs iekārtu, par kādu finansiālu investīciju mēs aptuveni runājam? Es zinu, ka šis jautājums jums noteikti nav priekšā un nav arī cipari gan jau kā galvā, bet aptuvenos skaitļos. Tātad lētākais risinājums, ko tātad var ieviest, ir gaisa siltumsūknis, kas aptuveni ir, tātad pie zemākās siltumenerģijas jaudas izmaksas ir aptuveni 3,5 tūkstoši. Un dārgākais risinājums sanāk, protams, siltumsūknis īpaši, ja tur ir jāveic, var teikt, vertikālā rakšana un viņi iestrādā zemē, tad tas, man liekas, sanāk uz kaut kādiem 47 tūkstošiem atbalsts. Varams visām tehnoloģijām veica cenu aptauju tirgu, un, jo mēs šo programmu vēlējāmies padarīt tādu, var teikt, pēc iespējas vienkāršāku un draudzīgāku iedzīvotājiem, lai nebūtu jāizpilda ļoti liels dokumentu sloks, gan projektu iesniedzot, gan arī pēc tam atskaitoties par tātad ieviesto pabeigto projektu, tad mēs esam sagatavojuši un aģentūras kolēģi jau ir visu iestrādājuši arī, var teikt, projekta pieteikumā, kad katrs jau redzot, kāda viņam ir nepieciešamā vajadzīgā siltumenerģijas jauda, uzreiz var arī saprast, kādu atbalstu viņš saņems. Mēs katrai tehnoloģijai esam noteikuši atkarībā no 1 kilovata sadalījuši jaudu, kāda ir cenu amplitūda, kādu tad atbalstu var saņemt. Visas informācija arī ļoti smalki ir pieejama arī aģentūras mājaslapā un arī Varam mājaslapā par izmaksām un kādas tad ir pieejams. Jā, es varbūt papildināšu Dānu arī par atbalstu. Ir tātad pirmkārt veikta šī tirgus aptauja un jau ir konstatēts, kādas tad tirgū šobrīd cenas aptuveni ir. Un vērsīšu vēl uzmanību, ka atbalsta intensitāte, tātad cik no šīm izmaksām varēs saņemt kā neatmaksājumu ERAF atbalstu, arī ir augsta un atkarīga arī no minētajiem prioritāriem tātad risinājumiem. Pirmkārt, centralizētā siltuma apgāde, kur ir 95% no šīs likmes, ir ERAF atbalsts. Attiecīgi tiešām tas ieguldījums, kas beigās sanāk pašam, jāveic ir salīdzinoši mazs. Un vēl viena lieta, ko gan pie finansējuma arī obligāti ir jāpiemina, ka ir limits izmaksām ne tikai pēc šīs jaudas, bet arī pēc deklarēto iedzīvotāju skaita. Tātad pat ja pēc jaudas varētu saņemt, piemēram, 10 000, bet ēkā ir deklarēts tikai viens iedzīvotājs, tad atbalsts būs 4400 maksimāli. Un tātad arī ar mēķi, lai tiešām mājsaimniecības un iedzīvotāji gūst šo praktisko labumu. Tātad, ja ēkā ir vairāki dzīvokļi, tad potenciāli no šiem 10 000 tāds smuks apaļs skaitlis, tad no tiem 10 000 lielāku daļu ar fondu var nosegt. Jo mazāk iedzīvotāji, jo vairāk tomēr sanāk uz pašu maciņu. Jā, tieši tā. Tātad deklarēto iedzīvotāju skaits ir kaut kas, par ko padomāt, skatoties, kāds apkurs risinājums vispār ir vajadzīgs, un tātad paskatīties, varbūt tomēr jāveic deklarāciju uz to savu dzīves vietu faktisko, nevis kā mums bieži realitātē ir, ka esam deklarēti kaut kur. Bet noteikti arī gribu uzsvērt, ka tas nav ar mērķi, tagad deklarēsim visus iespējamos, ja jebkurā gadījumā šis atbalsts ir atkarīgs arī no jaudas, kurai jābūt objektīvi nepieciešamajai konkrētajai ēkas platībai,
energoefektivitātes klasē. Nu, tātad pretendēt uz superjaudīgu katlu vai citu risinājumu un iekļaut ļoti daudz deklarētu iedzīvotāju, kā tad pašmērķi noteikti nav nepieciešams. Es atceros par to kalkulātoru, bet Edgara aptuveni tā jauda, kā to tīri tā zinātniski galvenie tie raksturlielumi, kā rēķina to vajadzīgo jaudu, ja man ir viena privāta māja, uz ko skatās tā tīri vispusīgi, lai cilvēki saprot, kas ir tie raksturlielumi, kurus ņem vērā šādā aprēķinā. Lieta tā, ka ja izmanto biomasu vai ogles vai kūdru, tad parasti vēsturiski tas privāti mājās netiek un netika uzskaitīts. Tā kā pateikt, kāds ir bijis iepriekšējais patēriņš, ir salīdzinoši grūti. Mēs varam mērīt, teiksim, tur tonnās vai steros vai kurināmā patēriņa sezonas laikā. Tas varētu būt viens no tādiem objektīvākiem veidiem. Mēs varam kaut ko mērīt pēc kvadrātmetriem, cik kvadrātmetri mums jāapkurina. Bet tas viss ir diezgan nosacīti. Visprecīzāk būtu ēkai jāveic energo audits, un energo audits varētu visprecīzāk noteikt šīs lietas, kāda ir siltuma zudumi. Un, vēsture ir viena lieta, bet mums arī jāskatās uz nākotni, kācim redzot, kā jau tika minēts, mērķis jau nav tikai nomainīt apkuras iekārtas, bet skatīties, kā mazāk patērēt šo enerģiju nākotnē. Un tas nozīmē, ka varbūt mums jāuzstāda pat divreiz mazākas vai vairāk mazākas iekārtas, bet jātērē mazāk veicot attiecīgi siltumizolācijas un citus pasākumus, jo tas jārisina kompleksi un skatoties nākotnē, negaidot kaut kādu atkal citu programmu, kas būs, teiksim, tur energoefektivitātei atsevišķi. Mums tomēr ir visi jāskatās kompleksi un energo audits ēkai, tas ir tas, kas varētu dot šo visprecīzāko ceļvedi, kā mēs varam vislabāk risināt un plānot, teiksim, mūsu mājvietas nākotni. Jā, un papildinot, šis arī tieši sasaucas ar iesniedzamajiem dokumentiem, lai pretendētu uz atbalstu. Tātad, ja ir zināms, šis te kurināmā patēriņš pēdējos 3 gados, viss ir samērā vienkārši attiecīgajā kalkulatorā, ko jau pieminēju, ievada, ar ko tika kurināts un kāds bija patēriņš, un tur arī attiecīgi aprēķinās šī te jauda. Bet jā, ja šis te nav zināms, tad tiešām izstrādāt energo certifikātu, kur tiek attiecīgi veikti eksperta aprēķini, tas tad ir otrais variants. Salīdzinoši grūtāks, bet precīzāks arī. Mums ir ienākuši jau pirmie skatītāji jautājumi. Liels paldies jums par to. Droši rakstiet komentāros apakšā, tiklīdz jums kāds jautājums iešaujās prātā, jo tie paralēli man nāk šeit arī priekšā. Viens konkrēts jautājums no skatītāja. Ja privāti mājai ir gāzes apkure, tad atbalstu siltumsūkni nebūs iespējams dabūt? Šajā konkrētajā programmā nē, bet Danas pieminētajā vides investīciju fonda programmā fokus ir tieši uz fosilā kurināmā nomaiņu. Attiecīgi iesaku paskatīties tajos atbalsta nosacījumos, un tur gāzes katlus var mainīt. Un tad tāds praktisks jautājums ienācis, laikam sadzirdējuši mūsu skatītāji ir par to vajadzību apzināt savas konkrētās vajadzības, tā skaitā iespējams veikt šo te energo auditu. Tad nāk jautājums, kur meklēt speciālistu, kurš varētu pateikt, kāds risinājums ir labākais, un vai nepieciešams pārbūvēt visu apkures sistēmu, vai pietiks tikai uzlikt iekārtu? Tas, ko noteikti varu ieteikt kā informācijas avotu, ir būvniecības informācijas sistēma, kur ir šo energoefektivitātes ekspertu reģistrs. Tātad tur garš saraksts ar dažādiem ekspertiem, un tur arī jūs gūtat pārliecību, ka šis tiešām ir praktizējošs un tā teikt legāli darbojošs eksperts. Vai tur uzreiz arī kontakti blakus ir? Es vienkārši šo sistēmu neesmu pats skatījies. Ja pareizi atceros, jā, sen neesmu arī izmantojis, bet jā, ir kontakti arī pieejami. Tad es ticamāk jāizvēlās kādu cilvēku, kas ir tavai dzīvesvietai tuvākais, gan jau, ka nesauksim no Liepājas speciālistu uz Reizekni un otrādāk, vai ne? Jā, noteikti, lai arī var atbraukt, apskatīt to situāciju, to pašu energoefektivitāti dzīvē novērtēt. Un jautājuma otrā daļa,
bija vai obligāti nepieciešams arī pārbūvēt sistēma. visu sistēmu, vai tikai uzlikt atsevišķu iekārtu? Jā, tas atkal ir jāvērtē individuāli pēc vajadzībām. Iespējams, jau ir nesen mainīti radiatori un kvalitatīvi, un viss ir kārtībā, attiecīgi to nav nepieciešams darīt. Tā ir tāda izvēles darbība. Tātad pamatā projektā ir jānomaina šī apkuras iekārta, un, ja nepieciešams, tad arī apkuras sistēma tiek atjaunota vai pārbūvēta, un konkrēti centrālās pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai gadījumā ir attiecināma arī, tātad atbalstām arī karstā ūdens sadalas sistēmas atjaunošana, ja tas ir nepieciešams. Ja iepriekš bijusi krāsnes apkure ar malku, tad atbalstīt tiks arī centralizētā siltumapgādes izveide iekšpusē? Jā. Paldies. Šis vēl netika pieminēts, bet paldies Madarai, kad atcerējās, jā, mums ir atbalsts arī tur, kur ir siltumsūkņi un vai arī tiek nomainīti uz biomasas katliem, kas piemērot granulu kurināmajiem un ir nepieciešams izbūvēt arī ēkā apkuras sistēmu, tam ir atbalsts. Un papildus vēl šiem diviem risinājumiem, es teiktu, īpaši tas aktuāls varētu būt arī uz siltumsūkņiem, ir atbalsts arī saules paneļu uzstādīšanai. Tā kā tas viss tā komplektā. Tāpēc tas atbalsta aprēķins ir diezgan sarežģīts un izmaksu, bet viņš ir diezgan plašs. Jā. Saules paneļi varēja kolektoru? Saules panelis bez kolektora. Paldies. Ļoti labi, redz, kā mēs savstarpēji apzinām visas tās vajadzības. Skatītāji droši, kādi komentāri, šis ir pēdējais brīdis, kad tā kārtīgi uzsauc, sūtiet savus jautājumus, mēs ieejam pēdējās aptuveni 20 minūtēs šajā sarunā. Vēl tikai pāris praktiski jautājumi, jau tikai palikuši ko apspriest. Mēs nedaudz pieminējām to dokumentāciju, bet varbūt pirms tās dokumentācijas drīkst patirzēt energo audits pavisam ātri un īsti tie, kas nezin, kas tas ir. Attiecīgi atnāk speciālists pie tevis uz mājām un novērtē, kā tas process notiek, pirms tu vispār saproti savas vajadzības. Tīri tā, lai cilvēkiem ir lielāka izpratne un nav galīgi neskaidrs, ko te nozīmē energo audits. Audits izklausās tā nopietni. Tas ir diezgan nopietni, bet es teiktu, tas praktiskais izpildījums jau arī ir atkarīgs no tā, kādi dati vispār ir vākti vai ir vākti. Un tad, piemēram, ja vispār nav nekādas nojausmas, cik tad ir tas energoresursu patēriņš bijis pēdējos 3 gados, attiecīgi jāveic aprēķini ar pieņēmumiem. Tā kā tas process mēdz būt dažāds atkarībā no konkrētās ēkas, bet cik es zinu, nav ļoti laikietilpīgs un kopumā notiek sadarbībā ar pašu mājas īpašnieku, tā kā aicinu nebaidīties no tā. Ļoti labi, ļoti labi. Tad pie tās dokumentācijas kārtas. Kas ir jāizpildi? Dažkārt tas ir klupšanas akmens, kur vispār meklēt, ar ko sākt, kuram vadīt, pieskaramies šim jautājumam. Jā, tātad galvenais pieturas punkts ir mūsu tīmekļa vietne www.cfla.gov.lv, kur pie izsludinātajām atlasēm redzēsiet šo konkrēto atbalstu programmu, kas ir ar numuru 2236, gaisa piesārņojuma mazināšana, un tajā jūs redzēsiet visu dokumentāciju, tātad atlases nolikums, kas ir jāievēro iesniedzot projektu, dažādas metodiskās norādes, redzēsiet saiti uz ministru kabineta noteikumiem, nekas vispār ārpusē nebūs jāmeklē, un arī, ko es noteikti ieteiktu apskatīt, ir atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, ko mēs katru dienu pārpublicējam. Tātad papildinām, tur noteikti jau varat gūt arī atbildes uz saviem daudziem jautājumiem, bet ja tomēr rodas vēl kādi, tad esat laipni aicināti sūtīt tos uz siltēt.cfla.gov.lv vai zvanīt uz telefonu numuru 2400 2700. Tas, ko noteikti ņemiet vērā, kā pieteikšanās notiek līdz 27. jūlijam. Sameloju, 25. jūlijam. Tātad projekta iesniegumu jāizpild līdz tam, un tā arī ir tā pamatdokumentācija, šis te projekta iesniegums. Un attiecībā uz pievienojumiem papildu dokumentiem, tad viens ir šis te obligātais, ko es minēju, vai nu aprēķins pēc kalkulātora, vai nu energosertifikāts, un otrs ir fotofiksācija. Tātad esošo apkuras iekārtu, ja tiek plānota arī apkuras sistēmas maiņa, tad arī apkuras sistēmu jāsafotografē un jāpievieno, pārējie pielikumi jau ir atkarīgi no tādām specifiskām situācijām. Tos var nolikumā skatīties un konstatēt, vai
ir nepieciešams konkrēto sagatavot un iesniegt. CFLA tīri tā, lai cilvēki, kas nav dzirdējuši abreviatūru, Centrālā finanšu un līguma aģentūra, cfla.gov.lv. Es papildināšu vēl Madaru. Pirmais projektu konkurss, projekta iesniegšana ir līdz 25. jūlijam. Un pirmais projektu konkurss ir par pieslēgumiem centralizētai siltumapgādes sistēmai. Tālāk būs vēl 3 projektu konkursi. Otrais projektu konkurss secīgi pēc tam tiks izsludināts par siltumsūkņu uzstādīšanu un iegādi. Tad trešais konkurss būs par biomasas katlu, kas piemērota granulu kurināmajam nomaiņu, un tad būs vēl nākamā gada pavasarī indikatīvi būs vēl 4. konkurss, kur tad visi tie, kas varbūt nebūs paspējuši vai aizkavējušies, varēs pieteikties uz visām iepriekš minētajām tehnoloģijām, gan pieslēgumiem, gan siltumsūkņu nomaiņai, gan arī biomasas skalēm. Tas var teikt tāds kopējs konkurss uz visām tehnoloģijām. Tā kā vēl nekas nav nokavēts. Šis man šeit ir būtiski, jo dažkārt cilvēki skries uz to pirmo konkursu, bet tas tātad ir tikai par pieslēgumu centrālai apkurses sistēmai. Tas mums ir līdz 25. jūlijam, un aprēķins un fotofiksācija, profesionālas fotogrāfijas var vienkārši ar telefonu. Protams, ka var vienkārši uz telefonu. Galvenais, lai ir saprotams saturs, kāda tā apkurses iekārta izskatās, un ja ir, piemēram, granulu katlam, arī redzami iekārtas parametri, jaudu un tam līdzīgi arī to, lai var salasīt, bet kopumā, protams, izmantojiet visas iespējamās tehnoloģiskās iespējas. Un paldies, Dan, ļoti labs papildinājums, un tas, ko es arī gribēju uzsvērt pie šī ir, ka atlases nolikums, tātad visa tā dokumentācija, ko jūs jau varat atrast mūsu mājaslapā, tā ir attiecinām uz visiem uzsaukumiem. Līdz ar to pat, ja jūs plānojat pieslēgt granulu katlu, jau šobrīd varat paskatīties, kas no jums tiks sagaidīts un būtībā jau gatavoties. Un vēl papildinot uz projektu iesniegšanu, tā kā nevajag jau būt pilnīgi visam pabeigtam, kas varbūt var radīt mulsumu, jo tā tas bija līdzīgi vidas investīciju fondā, kur jau bija jābūt pabeigtām visām darbībām, un tad tika iesniegts projekts un samaksāts iedzīvotājiem. Šeit ir otrādi, šeit ir jāiesniedz iesniedzamie dokumenti, kas tiek prasīti, un tad iedzīvotājiem ir līdz 2 gadu laiks, kad viņš var īstenot to projektu. Tā kā nav jābūt tagad jāsasteidz viss tik ļoti strauji 2 mēnešu laikā, un viss ir jābūt pilnībā pabeigtam. Ir jāsagatavo tikai tā dokumentācija, ko jau Madara minēja, kas ir norādīta Centrālās finanšu līguma aģentūras mājaslapā uz konkursu. Par pirmo kārtu, par pieslēgumu centralizētā siltumapgādei, tas ir baigi labi, bet kā lai potenciālais pieteicējs uzzina, vai viņam vispār ir iespējas pieslēgties tīri tehniski centralizētā siltumapgādei no tīkla pieejamības? Protams, vienkāršākais veids un objektīvākais veids ir vērsties savā pašvaldībā, kur tātad viņi varētu informēt, vai konkrētai ēkai tuvumā ir un cik ļoti tuvumā ir pieejami šie siltumapgādes tīkli. Tā ir tāda brīva, viegli pieejama informācija praktiski. Es domāju, ka nē, jo šeit ir patiesībā otrs aspekts. Es neesmu detalizēti informēts, teiksim, par jūsu projektiem, kas mani šodien patīkami iepriecināja, bija ļoti interesanti pašam dzirdēt. Bet es vienīgi no otras puses, no siltuma uzņēmuma viedokļa gribētu teikt, ka tas jautājums būtu jārisina no abām pusēm, jo, ja, teiksim, ir kaut kādi rajoni vai ielas, kur ir daudz privātu mājas, kurām būtu interese pieslēgties, jā, tad šeit būtu jāiesaistās arī siltuma uzņēmumiem, kuri varbūt var ievilkt, teiksim, tās ielu tīklu, jā, lai tās privātu mājas varētu pieslēgties. Un tas ir kaut kā jāvērtē kompleksi, jo ja tur ir tikai 1 vai 2 privātu māja, kas būtu vai gribētu pieslēgties, ja tur kaut ekonomiski tas nav pamatoti, tur būtu jārisina kompleksāks jautājums. Es papildināšu. Kad mēs uzsākām gatavot šo programmu, mēs tiešām konsultējamies arī ar Latvijas siltuma uzņēmumu asociāciju, tā skaitā arī izstrādājot visus nosacījumus un arī izmaksas, verificējot par pieslēgumu ierīkošanu. Un šis bija tas risinājums, pie kā mēs, var teikt, diskusiju rezultātā nonācām, par to, kam mēs tieši dodam atbalstu, jo mēs dodam arī pieslēgumu tehniskā projekta sagatavošanai un, var teikt, visas infrastruktūras ierīkošanai līdz
iedzīvotājiem piedarošās centralizētās siltumapgādes sistēmas piederības robežai, un tad iespējams šos jautājumus par to risinot atsevišķi tieši par tīklu vai tam līdzīgi risinot ar katru, vai no ar pašvaldību, vai arī ar siltumapgādes uzņēmumu operatoru. Jo, jā, siltumapgādes uzņēmumu mums arī informē par to, ka ir tāda iespēja, kad viņi saprotot, kur tā tad ir šis, var teikt, izdevīgākais un kur ir tā problēma situācija, tur viņi veic ieguldījumus infrastruktūrā, un tad iedzīvotājiem atliek tikai šis, var teikt, pašu pieslēgumu izveikt un ierīkot. Tātad, var teikt, mēs kopumā konsultējāmies par šo programmu arī ar siltumu uzņēmumu operatoriem. Un jau esmu pati saņēmusi arī vairākus zvanus arī no iedzīvotājiem, kuri tad tiešām arī vēršas pie siltumu uzņēmumiem un tad prasa par tām iespējām, kas tad ir labāk un vai viņi var un cik tas kā un maksās. Ļoti labi. Paldies, ka mēs visi kopīgi šos jautājumus izceļam. Ir skaidrs, jāapzinās visi tie procesa posmi, tā skaitā arī varbūt kaut kādi šaurie punkti. Pavisam par to dokumentāciju noslēdzot, viens ir, ka tu iesniedz dokumentāciju, tad, kā mēs sapratām, 2 gadu laikā var šo projektu realizēt. Kas pēc tam? Kāds nāk pārbauda, ir atkal jāfotografē, jāsūta, kāds tas atskaites posms beigās ir? Primārais dokuments atskaitei ir pieņemšanas un nodošanas akts, ka tā tad iekārta ir iegādāta un iekārta ir uzstādīta, darbojas un nav izslēgta pārbaude projekta īstenošanas vietā. It īpaši, ja tur ir kādi tādi individuāli risinājumi, piemēram, nav iespējams demontēt esošās malkas krāsnis vai citu risinājumu, jo tātad mērķis šeit ir aizstāt vecās apkurs iekārtas un, protams, objektīvi iemeslu dēļ reizēm tas nav iespējams, bet tādā gadījumā arī varētu būt augstāks risks šeit pārbaudē, bet arī, ja nav ko slēpt, tad nav no kā baidīties, vai ne? Tātad primārais dokuments pieņemšanas nodošanas akts un attiecīgi pēc tā arī Centrālā finanšu un līguma aģentūra var konstatēt, ka projekts ir īstenots un veikt šo te atmaksu. Tā teikt, neslēp savu veco krāsni zem pūri. Latvieši ir tādi praktiski, vai ne? Tieši tā. Visu kaut ko jau cilvēki izdomā, lai tikai ietaupītu un it kā dzīvot labāk, bet beigās, ka tik nesanāk lielāks ziepes, tā vienkārši runājot. Tāpēc izdaram korekti, izdaram pareizi. Un cilvēki interesējās, un ir vēl pāris jautājumi ienākuši. Es domāju, ka šobrīd mēs oficiāli varam pasludināt, ka ir jautājumu un atbilžu laiks. Tā kā, ja kaut kas ir, rakstam lūdzu iekšā šobrīd, iziesim cauri tiem pāris jautājumiem, kas vēl mums ir ienākuši. Viens tāds konkrēts gadījums. Cilvēks prasa, daudz dzīvokļu dzīvojamā māja Saldus novadā, bez apkures un bez karstā ūdens. Vai dzīvokļu īpašnieks var dabūt atbalstu tikai savam dzīvoklim? Šajā konkrētajā gadījumā nē, jo, kā jau minēju, ir jābūt obligāti eksploatētai mājai pēdējos 3 gadus. Tā tad māja bez apkures, tur nav ko nomainīt, jo tur netiek veikta apkure. Otrs aspekts noteikti, kur Saldus novadā, vai tā ir pilsēta atkal, vai tomēr nē. Bet kopumā atbalsta programmā ir iespēja nomainīt arī tikai vienā dzīvoklī vai tikai daļā dzīvokļu, bet tur tad noteikti jāpaskata šie papildu nosacījumi, ka arī, protams, visai pārējai mājai ir jāpiekrīt, ka kaut kas tāds notiek. Un arī katrā šajā dzīvoklī tad ir jābūt individuālam siltumapgādes risinājumam. Tātad, lai nesanāk, ka jūs pārējos kaimiņus atslēdzat no apkures un paši dzīvojat cepuri kuldami. Bet kopumā tāda situācija ir iespējama tikai, diemžēl, ne konkrētajā piemērā. Es pieļauju, ka ir daudz dažādu šādu specifisku gadījumu, un tur mēs aicinām rakstīt uz vienkāršu e-pasta adresi silti@cfla.gov.lv ar konkrētiem gadījumiem, tad jau gan kolēģi palīdzēs atrisināt. Jā, tieši tā. Turklāt daudzus konkrētus gadījumus jau esam atrisinājuši, un arī pieminu vēlreiz mūsu tīmekļa vietnē arī šī atbilžu uz jautājumiem, šis kopsavilkums, tur noteikti varat pameklēt. Pēc atslēgvārdiem gan jau. Tieši tā, pēc tēmām, pēc atslēgvārdiem varbūt ir jau jūsu jautājums atbildēts, un ļoti ātri var tikt skaidrībā. Nākamais jautājums. Paldies, skatītāji. Čakla sūta tos mums. Vai ir kādas sistēmas, kurām dodat priekšroku? Varbūt ir kaut kas, kurus izvēlos kādu risinājumu un lielāka iespēja, ka es savu finansējumu saņemšu. Tātad šis konkurss notiek
tādā vienlīdzīgā konkurencē. Viens no aspektiem, kas dod priekšroku, ir tas, ko Dana minēja attiecībā uz pilsētu, kur projekts tiek īstenots. Tātad, ja tā ir Rīga, Liepāja vai Rēzekne, tad tiek saņemts papildu punkts. Bet kopumā aicinātu paskatīties šos kritērijus, pēc kuriem mēs vērtēsim projektus, un tad jau īstenībā ir iespējams veikt pašvērtējumu. Un cik augstu es varētu kotēties tajā kopējā konkursā, vai varēšu izkonkurēt citus ar to, cik man ir labs projekts. Tā kā būtiskākā priekšroka, es teiktu, ir šeit pilsētai. Papildinot arī tā, tad mēs jau vēl nezinām, konkurss tikai sākas, mēs vēl nezinām iedzīvotāju atsaucību kopē. Kā līdzīgos konkursos cilvēki daudz kopumā piesakās? Es pieļauju, ka šis ir pirmā kārta, pirmais konkurss, bet tā no pieredzes. Vides aizsardzības reģionālā attīstības ministrijai nav bijusi šāda atbalsta programma no Eiropas Savienības fondiem iedzīvotājiem un arī aģentūras kolēģiem. Šī būs arī tāda pirmās, kā teikt, ugunskristības visiem kopā, jo esam rēķinājuši, ka atbalsts aptuveni sanāk no pieejamā finansējuma aptuveni 1200 mājām. Tas ir daudz? Tas ir diezgan daudz, un ja projektu pieteikumu skaits noteikti būs lielāks. Šis būs izaicinājums gan Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, gan arī aģentūras kolēģiem, gan izvērtēt projektus, gan arī viņus pēc tam uzraudzīt, jo tā ir aptuveni, ja es nemaldos, tiešām tā ir aptuveni noteikti vesela trešdaļa no šī perioda, kas ir Eiropas Savienības fondu projektiem, un šī būs tikai viena programma, un visas pārējās jau vēl tikai nāks. Tātad tikai mieru, teica Karlsons, kas sēdēja jumtā ar pacietību, gan jau, ka tiksim galā. Vēl par to finansējumu mēs to pieminējām, bet atbildēsim uz jautājumu, vai finansējums ir 100%. Finansējums nav 100%, tātad lielākā atbalsta intensitāte ir 95%, kas ir tieši pirmajā uzsaukumā pieslēgumos centralizētajai siltumapgādei, kā vēlamākajam risinājumam no nacionālās politikas viedokļa. No galvas tagad neatceros, bet pakāpeniski tad ar katru uzsaukumu šī atbalsta intensitāte samazinās, bet varbūt tas ir vēlamāks risinājums kādam, piemēram, apkuras katls, un tad tā atbalsta intensitāte, kas ir mazāka, tomēr nemazina šo vēlmi īstenot konkrētu projektu. Siltumsūkņu uzstādīšanai ir 85% atbalsts, biomasas katliem, kas piemēroti granulu kurināmajam, 70% atbalsts, un tad 4. projektu konkursā, kas būs nākamā gada pavasarī, kur visas, kā jau es teicu, visas tehnoloģijas varēs startēt, tad būs vēl arī pieejams papildus elektriskai apkurei, jeb mūsu gadījumā tas ir, ko mēs piedāvājam gaisa siltumsūknim, tur ir paredzēts 50% atbalsts, tā kā tam šis, bet Eiropas komisijas pārstāv, man liekas, vēl kaut ko gribēja. Nē, es gribēju iepriekš par to pieminēt par atsaucību, jo, manuprāt, no iepriekšējā arī, ja mēs skatāmies līdzīgas programmas, ka varētu būt, piemēram, energoefektivitāte, man šeit līdz šim arī plānošanas periodā no 14 līdz 20. gadam ir bijusi diezgan aktīva atsaucība, un šobrīd vēl arī turpinās tās programmas citos fondos, bet par šo atbalsta intensitāti, tas varbūt arī tāds horizontālāks ieskats finansēšanas instrumentos Eiropas Savienībā. Tātad šī konkrētā programma ir iekškohēzijas politikas, kur vienmēr ir šī atbalsta Eiropas Savienība līdzfinansē kādu projektu. Un ir ļoti svarīgi, ka ir arī šis nacionālais ieguldījums, ja paši ieguldījums tādā veidā tā kā arī veicinot to, ka mums ir līdzatbildība tajā, ko mēs darām. Bet varbūt, ja ir dzirdēts kaut kur ir 100% intensitāte, tā ir atsevišķam fondam, atveseļošanās un noturības mehānismu, kas, es domāju, arī pēdējā laikā diezgan ir bieži dzirdēts, bet tas ir cita veida instruments, līdz ar to tur ir 100% atdeve. Bet šajā programmā darbojās tikko minētie. Un tas, ko, manuprāt, būtiski piebilst, arī tā finansēšanas kārtība. Tātad šis atbalsts netiek piešķirts uzreiz, bet tad, kad darbība ir pabeigta, tātad iekārta jau uzstādīta un darbojas, tas tiek atmaksāts. Tātad vispirms pašam pretendentam ir jāveic ieguldījums un tad jāgaida atmaksa. Respektīvi, ir pašam sākumā jāprūpējas un finansējums jāsagādā vienalga kādā veidā, vai tas ir kāds pašu uzkrājums vai kāds aizņēmums? Jā, tieši tā, tas ir pieļaujams.
Bet jāņem vērā, ka tā tad Eiropas Savienības finansējumu saņems pēc jau praktiskas darbības paveikšanas un tā tad sasniegt rezultātu. Es par šo īstenībā gribēju. Man ir jautājums, tā domājot, varbūt tām maisaimniecībām, kuriem nav, piemēram, savi iekrājumi, tagad inflācija ir īstenībā noēdusi diezgan lielu iekrājumu daļu un ir ļoti ietekmējusi mūsu dzīves dārdzību. Vai varbūt ir paredzēts kaut kāds mehānisms, kā varbūt ieteikt, palīdzēt iedzīvotājiem, kur saņemt šo finansēšanas atbalstu gadījumā, ja vajag bankas aizdevumu vai kaut ko tādu? Tāpēc, paredzot arī šādus risinājumus un vismaz kaut daļēji cenšoties arī veicināt tiešām mazaizsargāto grupu atbalstu, mēs esam paredzējuši tādu nosacījumu, ka arī šādiem iedzīvotājiem var projektu iesniegt pilnvarotā persona. Un, līdz ar to šajā gadījumā tā, piemēram, varētu būt arī pašvaldība. Pašvaldības varbūt kāda sociālā dienesta iestāde, vai arī šeit ir arī tāds jautājums, protams, kādās mājās tie iedzīvotāji dzīvo. Ja tā, piemēram, ir tiešām šī mazā daudzdzīvokļu māja, tad varbūt tas ir tāds kopējais mājas pārvaldnieks un kopēja sadarbībā ar pašvaldību var rast kaut kādu risinājumu. Ja tas, protams, ir individuālā gadījumā, ka tas tiešām ir iedzīvotājs tikai vienā mājā, tad tas, protams, ir varbūt tāds sarežģītāks risinājums. Bet jebkurā gadījumā, es domāju, šiem iedzīvotājiem ir iespēja atrast vai kādu, varbūt ir kāds radinieks, kā pilnvarotā persona, vai arī šādos gadījumos, protams, ieteikt meklēt palīdzību pašvaldībās. Jo mums ir arī no citām programmām pieredze, kad pašvaldības, piemēram, dod līdzfinansējumu arī pieslēgumiem centralizētajiem ūdensaimniecības tīkliem iedzīvotājiem, un tad šeit arī ir tāda iespēja. Pats pēdējais jautājums. Cilvēks interesējas tieši par otrās kārtas sākuma datumu. Tika minēts, atkārtosim vēl. Jā, tātad šie uzsaukumi tiks izsludināti pakāpeniski. Tātad 25. jūlijā noslēdzas projekta iesniegšana pirmajā uzsaukumā, un tad burtiski otrajā dienā jau mēs varam sludināt šo te otro uzsaukumu. Un tā arī pakāpeniski ik pa 2 mēnešiem, izņemot šis 4. uzsaukums, kad jābūt konstatētam visam finansējuma atlikumam, kas pasākumā vēl būs pieejams, un tad 24. gada martā sludināsim to. Jā, burvīgi. Tad pavisam tāds rezumē no manas puses par to pašu galveno centos paralēli arī piefiksēt. Tad kāpēc mēs šo darām? Jo vēlamies gan paši ietaupīt, gan kļūt arī energo neatkarīgi, un, protams, mazināt piesārņojumu un rūpēties arī par mūsu un apkārtējo veselību. Īpaši uzrunājam pilsētas un tīpaši tās ar augsto koncentrāciju, ar augstāku risku, kur minējām Rīga, Liepāja, Rezekne, vai ne? Un konkrēti uzrunājam tos, kas kurina ar biomasu un atsevišķos gadījumos arī ar akmeņu oglēm. Un, kā to vienu no labajiem risinājumiem, uz ko aicinām, ir izmantot arī centrālās siltuma apgādes iespējas kā vienu tādu stabilu nākotnes risinājumu. Jābūt lielai, kaut cik lielai ēkai, vismaz 50 kvadrātmetri apdzīvotai, un var pieteikties fiziskas personas, biedrības nodibinājumi, dzīvojamās ēkas, un tā skaitā arī ar Dans pieminēto aizbildni, ja to var tā teikt, pārstāvi, kas piesaka, lai pieteiktos, būtu vēlams uztaisīt energoaudītu. Tur Būvniecības informācijas sistēmā varat meklēt arī konkrētos speciālistus. Sīkāka informācija CFLA.gov.lv, pirmā pieteikšanās kārta, tātad konkrēti par pieslēgumu centrālajai sistēmai, ir līdz 25. jūlijam, un pēc tam būs atsevišķi siltumsūknis, biomasas katli un 4. kas aptvers visus pārējos, un realizēt varēs 2 gadu termiņā no šī te akcepta. Jā, un gribēju vēl izmantot iespēju pareklamēt, tā teikt, arī 9. jūnijā mums plānojas tiešsaistes seminārs, konkrēti jau par šo programmu pastāstot visus nosacījumus, parādot, kur kas jāaizpilda, tā kā aicinu visus interesantus sekot līdzi. Kur tas būs? Facebook lapā? Tas būs mūsu tīmekļa vietnē, jūs saiti atradīsiet, jā, un aicinu sekot līdzi, bet 9. jūnijas. Jā, tad CFLA.gov.lv ir viena vieta, otra ir varam.gov.lv, e-pasta adrese atkārtoju silti@cfla.gov.lv vai LV? Gov.lv. Gov.lv. Un arī telefona numurs, ja kāds grib vienkārši piezvanīt, tad varat
pierakstīt burtiski šobrīd 2400 2700. Atkārtošu tie, kas vēl meklēja Pildspalvu, 2400 2700. Ja nu kas patiniet pēc tam ierakstu atpakaļ un telefonu numuru atradīsiet arī tā. Šobrīd teikšu lielu paldies mūsu šodienas diskusijas dalībniekiem. Edgars Vīgans, Rīgas Tehniskā universitāte, Dana Prižavoita, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Madara Austruņa, Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārstāve un Irēna Emīlija Švilpe, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. Liels paldies jums, ka izbrīvējāt laiku un bijāt kopā ar mums. Atliek tikai aicināt un pievienoties aicinājumam jums. Dārgie skatītāji, izmantot to burvīgo iespēju, kas ir jūsu priekšā, ka ir šāds finansējuma avots pieejams. Es ceru, ka jums visiem izdosies, tiem, kurus šī diskusija uzrunās, jo nevelti latviešiem ir tā paruna. Taisi ratus ziemā, ragavas vasarā, un šis ir īstais brīdis, kad ir laiks domāt par to, kā ziemā energoefektīvāk, videi draudzīgāk un tā skaitā arī siltāk dzīvot uz priekšu. Lai jums visiem izdodās, šobrīd gan es ticu, ka ārā sarkanais mastā plīvo, līdz ar to šobrīd diskusiju noslēdzam un dodamies svinēt un lepoties par mūsu latviešu sasniegumiem hokeja laukumā pie Brīvības pieminekļa. Visā citādi mans vārds ir Arts Ozoliņš un tiekamies citā vietā, citā laikā. Paldies jums! Visu labu!